Pirmo reizi uz drum and bass pasākumu mani aizveda draugi. Pirms Covid, tas arī bija kaut kāds 19. gads, 18. Presto events tieši bija sākuši veidot pasākumus. Tas bija mans drum and bass tāds kā sākums ejot uz pasākumiem, bet vēl pirms tam 10 gadus iepriekš biju dzirdējis video spēlēs, un arī tad nedaudz no tā laika arī pa laikam ar šo mūzikas žanru sastapos. Visticamāk tā enerģija, tas skatās ātrs žanrs, man kaut kā laikam ļoti labi saskan pašiem šī sinerģija ar šo žanru, un arī radīja tādas paliekošas sekas. Varbūt pateicoties Covidam, tieši arī mans sākums bija tādas daudz mazākas ballītes, slēgtākā vidē, tumšākas. Pēdējā laikā pasākumi ir daudz lielāki, notiek lielākās vietās, HDO piemēram. Tādā ziņā varētu šķist, ka daudz komercializētāki. Laiks jau mainās, un arī visa tā scēna mainās tam līdzi, un līdz ar to tas nav ne labi, ne slikts, vienkārši tāda dabiska attīstība, manuprāt. Drum and bass kopiena vēl ir tādos kā bērnu autiņos savā ziņā, ka ir daži, kas tajā bija jau ļoti sen, bet tad tas vēl bija pilnīgs undergrounds, kad par to neviens nekur īpaši plaši un skaļi nerunāja. Tad tagad tas jau ir tāds daudz publiskāks pasākums, ka mēs vēl tikai augam, mēs vēl ļoti daudz ko mainamies, ļoti daudz dancefloors, kas nav slikti, protams, bet tas ir tāds lipids un dancefloors, parasti ir tie žanri, ar ko cilvēki ienāk šajā kopienā, tad pašlaik arī ballītēs ļoti daudz dominē. Un tas ir paši, tas ir labi, ka mēs augam, mēs attīstamies un kļūstam lielāki. Tā ir mūzika, ko es dzirdu visu noteikti katru dienu, vai braucot uz darbu, vai darbā, vai mājās. Man vienkārši patīk viņu klausīties, patīk viņu dzirdēt. Ārpus Latvijas tas pavisam noteikti bija Latitrola festivāls Čehijā. Nevēl to arī sauc par vienu no lielākajiem drum and bass festivāliem pasaulē. Tas ir tāds, ka tie ir drum and bass svētki. 4-5 skatuves, kur pavisam noteikti viena no pasaulē labākajiem māksliniekiem nepārtraukti sniedz labāko no sevis. Tā ir tāda ļoti seriāla sajūta, kad tu skaties line-upu un tu saproti, ka tu gribi būt uz vairākām skatuvēm vienlaicīgi. Tur jau ir rodas jau sajūta, ka tu nevari paspēt redzēt visu, jo viss notiek vienkārši visu laiku. Manuprāt, daļai kā jau no dažādiem citiem reivu kultūras būtībām ir tā kopā būšana, šis relatīvi slēgtais loks ar šiem cilvēkiem, kas šeit apmeklē šos pasākumus regulāri. Šos cilvēkus arī parasti pilnīgi nezinot iepriekš saista kaut kāda vienota ideoloģija un beigās izveidot tādu ļoti foršu draugu bariņu. Un šī kopības sajūta. Viss ir kļuvis daudz pieejamāks, ja agrāk bija grūtāk atrast šādus pasākumus vai par šādiem pasākumiem notika apziņošana tādos slēgtākos fórumos vai kaut kādās biedrībās, tad pašlaik tas ir daudz populārāk pieejams, piesako pāris Instagram lapām un tu esi jau informēts par visiem pasākumiem lielākoties. Savukārt par pašu mūzikas skanējumu man šķiet, ka tas ir radījis tādu kā līdzīgāku skanējumu. Ja kadreiz Anglijā tas skanējums bija ļoti tāds izteikts, kāds viņiem tur bija, un, piemēram, Beļģijā savādāk, Krievijā vēl daudz savādāk, tad tagad šis skanējums ir kļuvis līdzīgāks. Protams, ir tā dalīšanās apakšžanros, un katram māksliniekam pavisam noteikti vēl ir savs skanējums, savs rokraksts, bet globāli, manuprāt, ir kļuvis līdzīgāks skanējums. Latvijā tā pavisam noteikti ir publika. Viņa nav liela, cilvēku ir relatīvi maz, un ja mēs gribam foršus pasākumus ar foršiem ārzemju viesiem, lieliem vārdiem, ir grūti to pasākumu pārdot tā, lai tam pasākumu organizatoram dienas beigās sanāktu gan maizē, gan arī desē. Tā kā, manuprāt, pie mums publika ir vēl nedaudz jāpaaugās un arī jākļūst daudz lielākai. Nu, ja Latvijā, tad cerams, ka daudz lielāku, kvalitatīvu, lai gan šie pasākumi ir ļoti, viņi jau pašlaik ir ļoti kvalitīvi, viņi varētu būt vairāk. Nu, man, protams, gribētos, lai viņi vairāk, bet es arī saprotu, ka tam ir daudz ietekmējošie faktori. Ja arī tagad mēs skatāmies globāli, tad, ka šis žanrs ir no tāda, kā it kā undergrounda iznācis vairāk ārā tādā popsīgākā gaisotnē, tad es domāju, ka tas vēl pāris gadus turpināsies, bet tad atkal jau kaut kas globālāk mainīsies. Es ceru uz daudz ko labu.